Čau, Raivis te, un šodien mans kārtējais fuck-ups. Mēģināju izaicināt klienti sarunas sākumā par to, ka, hei, Klau, varbūt tev pašai vienkārši izdosies tā kā visu šo izdarīt. Un viņa pateica, jā, varbūt man arī izdosies. Un ar to arī mēs beidzām sarunu. Un apskatoties vēlāk šo sarunu, es nonākšu pie vismaz pāris jautājumiem, kurus es varēju uzdot labāk, lai šo sarunu paturpinātu. Un ja arī tu savu klientu izaicini sarunas laikā par to, vai viņš pats varēs sasniegt mērķus vai nē, tad es tev iesaku paņemt pilspavu un blociņu, lai tu varētu pierakstīt šos jautājumus un varētu labākus jautājumus uzdot savā pārdošanas sarunā. Tāpēc ķer rokā savu tēju un skatāmies sarunu un mācāmies no manām kļūdām. Let's go! Tevi bija runājis pirms tam, viņš man izstāstīja nedaudz par tevi un kāpēc tu ieplānoji šo tikšanos. Neskatoties uz to, es tev tāpat uzdošu varbūt kaut kādus pāris jautājumus, lai vienkārši viņš labāk izprastu to situāciju, un tad skatīsimies, vai un kā mēs potenciāli varētu būt noderīgi tev. Okay? Super. Tad tīkla mārketings, cik saprotu? Jā. Kāds izstāst? Kāda kompānija? Jā. Super. Ļoti labi. Nu jā, jautājums tad, ja mēs runājam par klientu piesaisti, tad ko tu meklē specifiski? Pirmkārt, es sākšu ar to, ka tikai es pievienojos. Un tā bija ļoti spontāna ideja, tāpēc nav tā, ka es baigi esmu iedziļinājusies vai domājis. Bija tā, ka man piedāvāja, man uzrunāja tas produkts, es spontāni pieteicos, un tad man bija tāds, kas man vispār ir jādara, ar ko man vispār ir jāsāk, kas ir mans klients, kas man tagad ir jādara. Un man ir vienkārši tāds, es nezinu, kas man ir jādara, es nezinu, ar ko man ir jāsāk, es nezinu, kas man ir jāuzrunā, es nezinu, kur un kā man ir jāpārdod, un piedod, bet man ir vairāk jautājumu nekā atbildi. Jā. Ne, nu gan jau, ka tev uz vairums no šiem jautājumiem noteikti var atbildēt tas cilvēks, kurš tevi šajā klubā uzaicināja, vai ne? Zini, man tā arī likās, bet tomēr līdz galam man nav tāds sajūta, ka man var atbildēt. Jo tad, kad es šos jautājumus uzdodu cilvēkiem, kas man tā kā uzaicināja aplēnu, kāds tas saucās tīkla mārketingā, tad tās atbildes ir tādas, tu vari reklamēt, kur tu gribi. Dzīvē, tiekoties ar cilvēkiem vai sociālajos tīklos. Kā sev reklamēt un pārdot produktu, to tu pati vari izdomāt. Iespēja, tā kā nav tā, ka jā, es tev paņemšu aiz rokas un tev palīdzēšu un parādīšu, kā to darīt. Nu, tāds sūdīgs līderis tev tur ticies. Es tev noteikti būtu izstāstījis kaut ko vairāk. Tā pavisam atklāti. Bet, nu labi, tas tāds mans viedoklis. Tā, nu labi, varbūt tu man izstāsti labi, Ines, tad respektīvi, tā kā potenciāli mēs runājam par to, ka tev vajadzīgs mehānisms, kā šos klientus uzrunāt un tā tālāk, un kā noslēgt ar viņiem darījumus, lai viņi gribētu arī pirkt vai no tevis produktus, vai arī būt tavā tīmā. Ja? Tā ir ideja. Ja? Super. Nu jā, nu jautājums tad laikam bišķiņ paiesim tā kā atpakaļ. Priekš kam tev vispār tas nav vajadzīgs? Jo es cik saprotu, ka nav tā, ka tu esi bezdarbniece un sēdi mājās neko nedari. Nē, es neesmu bezdarbniece. Man ir vajadzīgs, jo man noteikti uzrunāja iespējā tā kā pelnīt. Tā kā beidzot mēģina nonākt līdz mērķiem, it kā ļoti labi sākās saruna un mēs atradām tādu common ground. Jā. Kaut ko pajokojām, pārunājām, viss tikai iet forši. Pasīvs ienākums. Un, principā, jā, lai man būtu iespēja, kad es gribu tad aiziet no darba, jo īsti strādāt Vāveres ritenī 5 dienas nedēļā no 9 līdz 5, man vajag nav sapnis to darīt tos gadus. Ok, tāds tas mērķis ir. Ko tagad? Nav sapnis? Ok, tad jāsaprot, kas tur ir slikts. Kāds tad ir sapnis? Nodarbojies vispār? Es vādu apartamentiem uzņēmumā, kurā strādāju, tas ir nodara. Labi. Jūs kaut ko ražojat noteikti kaut kāds? Mēs neražojam, mums ir e-komercijas platforma un mēs pārdodam produktu. Krūti. Cik ilgi tur jau strādā? 2,5 gadi ir jākopš kara sākuma, jā, tiesnāk 2,5 gadi. Ok. Kāda vaina tur strādāt vēl 2,5-10 gadus? Nu, vaina ir tajā, ka tas ir Vāveres ritenis, kad es zinu, ko es darīšu pēc nedēļas, ko es darīšu pēc mēneša, ko es darīšu pēc gada, sēdēšu šeit darbdienas vidū un darīšu to pašu, ko es daru tagad. Vai tas nav švaki? Tas te krūti, ka tev nav nekā tāda darbā stresā vai papildus? Nē, man neliekas krūti. Man liekas, ka tev nav laika tā kā dzīvot, jo tu visu dienas lielāko daļu pavadīji sēžot darbā. Es nezinu, es varbūt neesmu baigā karjeristi, tāpēc man tā ideja neliekas baigi diliņošā turpināt tādā pašā garā vēl 1 gadus. Bet daudz cilvēki tā dara. Viņi zina, ko viņi darīs šodien, rīt, parīt, un viņiem tieši tas piesaista, tas komforts. Super, tāpēc, ja mēs katrs esam citādāks, lai viņiem beidzās tā dzīvojot. Un ja mēs runājam par tavu jautājumu, cik ilgi tu gribētu vēl šitā turpināt, tādā darbā šansēt, ka tu zini? Ja man būtu iespēja šodien uzrakstīt atlūgumu un aiziet. Kas tev būtu vajadzīgs, lai tu uzrakstītu atlūgumu? Es domāju, ka man pietiktu ar tādu algu, kā es tagad pelnu.
Un ar tādu, kad es zinu, ka man ir drošības sajūta, ka es tādu naudu arī pelnīšu, tādu vai vēl vairāk arī turpmākos mēnešus. Nevis tā, ka vienu mēnesi nopelnītu, un tad man būtu tāds, ok, es tad rakstu atlūgumu, un pēc tam tomēr kaut kas nesiet, un es vairs nepelnu tikpat daudz. Jo, ja es uzrakstītu darbā atlūgumu, tad tas būtu viss tā kā uz neatgriešanos. Es tad aizēju prom, un es vairs vispār nestrādāju. Labi, tad kāds ir tas mērķis? Tad kādam ciparam tev jāienāk no tava tīkla mārketinga biznesa, lai tu varētu tā izdarīt šādu soli spērt? Nu, šoreiz darbā pelnu 2000 uz rokas. Nu, tad es domāju, man arī būtu jābūt, lai es varētu aiziet. Viņi tā kā bišķi pasmaidīja, gan, ka to teica, nezinu, vai tā taisnība, bet šis ir tāds netiešs veids, kā var noskaidrot tā kā no klienta, cik viņš pelna. Jo es to paprasīju tā kā pašā sākumā, sarunu sākumā, viņi noteikti pateiktu, what the fuck, ko tu vispār, kāpēc man vispār uzdot šādus jautājumus? Okay. Mans jautājums ir, vai ar to, ko tu tagad dari, no to vispār reāli ir izdarīt? Nu, es domāju, ka tīkla mārketingā, kā jau visā kampaņās, ir vienādi. Nu, ir reāli 2000, reāli arī 11,000 pelnu. Virspusē atbilde. Vai tu pazīsti kādu, kurš pelna tik daudz? Jā, es pazīstu kādu, kurš pelna 11,000. Ok, that makes sense. That sounds much better. Ok, labi. Kāpēc, lai negriezties pie viņa un neaiziet paprasīt vienkārši, ko viņš dara? Kā viņš darīja, kā viņš ieguva klientus? Kāpēc nekonsultēs ar viņu? Tas ir tas, ko es noteikti varēju paprasīt, jo viņa zina kādu, kas tur izdarījis, kāpēc viņa nāk pie mums. Krūta. Nu labi, tad varbūt kas, tā kā, ja mēs palīdzam tev sakārtot klienti, tā kā piesaisti. Nu jā, bet īstenībā, arī, tu tā kā esi tādā starta posmā, es vienkārši tā arī štuklēm domāju. Varbūt tev nav vērts, tā kā priekš kam tev strādāt ar kādu, tev arī naudu mums būs jāmaksā, lai tur mums varētu strādāt. Varbūt vienkārši pati vari kaut kā tur čunčināt un izdarīt. Jā, varbūt arī var. Tieši tā. Nu jā, varbūt tad jāsāk ar to. Vienkārši apzvani savus rādus draugus, un tad moška viņi nopirks un dabūs to profitu tā, lai tu 2 mēnesi pelnītu. Jā, varbūt var arī tā, jā. Nu labi, tad beidzam šo sarunu. Nu labi, tad beidzam. Un ar to beidzās saruna. Nu jā, ko es varēju izdarīt labāk? Vajadzēja iespējams iet to ceļu prasīt, Klau, kāpēc tu neesi tā kā pamēģinājusi neko pati? Nu, tāpēc, ka es tikko sākusi. Vai tev liekas, ka ar tiem resursiem, kas tev ir, tā kā saviem kontaktiem, draugiem, paziņām, tev tā kā būs pietiekami, lai sasniegtu to rezultātu? Nu, iespējams, ka jā. Nu, jā. Vai tu gribētu darīt vai tu būtu gatava to darīt, lai tas ir tikai tādā iespējams robežās, vai arī tomēr tu labāk izmantotu, pieņemsim, kaut ko tādu mehānismu un tādu strādāt ar tādu partneri un iegūt tādu mehānismu, kas tevi ar lielāku varbūtību tur aizvestu, vai tomēr tu gribi kļūdīties un iespējams nenonākt tur arī nākamajos gados. Vajadzēja iet to ceļu, jo man ir tāda sajūta, jā, kad šeit es varēju uzdot vēl savādāk bišķi to jautājumu, varam pasklausīties to daļu vēlreiz. Nav vērts, tā kā priekš kam tev strādāt ar kādu, tev arī naudu mums būs jāmaksā, lai tur mums varētu strādāt. Varbūt vienkārši pati vari kaut kā tur čunčināt un izdarīt. Jā, varbūt arī var. Tieši tā. Nu jā, varbūt tad jāsāk ar. Varbūt es arī varu tieši tā. Un tad šajā brīdī, nu jā, vai tas labāks, kā varētu skanāt labāks jautājums, vai tu labāk mēģināt, vai tu gribi vienkārši mēģināt un eksperimentēt kaut ko darīt pati, vai arī tomēr labāk strādāt ar kādu, kurš tev jau ir palīdzējis vairākiem desmitiem līdzīgu uzņēmēju sasniegt tavā nišā, tā kā vairākus uzņēmējus. Vai tev vispār liekas, ka tas būtu tik viegli? Vai tev liekas, ka ja vienkārši apzinot savu radu un draugu loku, būtu tik viegli pelnīt vairākus tūkstošus mēnesī ar šo tīkla mārketinga produktu, tad tā nedarītu visi? Nē, jā, gan jau, ka tas nav tik viegli. Jā, šie varētu būt labāki jautājumi, bet jā, es laikam bišķiņi iekonfrontēju ar viņu, un tāpēc arī mums beidzās tik ātri šī saruna. Bet tas nekas. Es atskaņoju šo video un šo ierakstu tāpēc, lai tu varētu mācīties. Un arī, lai es pats arī varētu mācīties un saprast, kā šo darīt, jo man liekas, ka tā jau nav pirmā saruna, kas man ir šitādā veidā beigusies, tāpēc šeit ir jāpadomā vairāk par tiem mehānismiem, kurus klients var uzdot bišķi savādāk to jautājumu un nekonfrontēt tik ļoti. Tāpēc vismaz pāris jautājumi ir radīti šīs sarunas ieraksta apskatā, kurus es pats varēšu izmantot savā sarunās, un arī tu
iespējams savā nākamajā sarunā, kad tavs klients domās, ka viņam iespējams nav vajadzīgs risinājums, ka viņš iespējams pats to varēs atrisināt, lai nebeigtu šo sarunu, būs ieguvis vismaz pāris jautājumus, kas palīdzēs tev pakustināt šo darījumu uz priekšu. Tas arī viss. Paldies, ka skatījies. Tiekamies nākamajā video. Čau!